Lauris kavē jau 5 minūtes. Mums šodien ir filmēšana, un viņš... Kur ir Lauris? Tiem, kas neatcerās, šis ir raidījums, kurš tā dara. Un es nezinu, ko mēs šodien darīsim. Ceram, ka Lauris neguļ un jau ir ceļā pie mums, un tad gaidam Lauri. Kurš liek dāmai stundu gaidīt? Es tev tagad Tad tas ir štāpēji, piedod. Godīgi varu atzīties, ka es aizgulējos. Es ļoti ceru, ka šodien nekas par un ap gulēšanu nebūs, tāpēc, ka... Tad tev beidzot sanāk kaut kas šķiet. Jā, beidzot man kaut kas sanāktu īstenībā. Lauri un Ilze, šodien jums 15 minūšu laikā jāatrod apģērbs vienam priekš otra, lai dotos uz Ziemassvētku balli. Ņemiet vērā, ka jūs vērtēs eksperts. Es ceru, ka tas stilists eksperts būs Kašers. Jūs citādāk. Es uzreiz gribu noteikumus savus izvirzīt tev. Es nevelku šitās sievasitē maikas, un sievasitē kleitas arī nevelku. Man vajag, lai ir maksimāli nosakts rokas un ļoti garš, tāpēc, ka man vienkārši patīk drēbes, kuras ir sedzošas, ja? Un oversize vēlams. Ir oversize kleitas vispār? Nu, gan jau, ka ir. Vienkārši izmēra pa lielu. Ok, man nav nekāda absolūta noteikuma. Neņem tikai, ja gadījumā to arī kedas ņemsi, ja? Nu, vai kurpes kaut kādas. Neņem tādas te garas, šitādas laķenes. Kāds to kājas izmērs? 42, bet vislabāk 42,3, ja var atrast. Jā, tāpēc, ka man vienai kājai garāki nagi ir. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es zaudēju, tas nozīmē, ka es varu izvēlēties? Nē, es zaudēju. Es uzvarēju. Es pasēdēšu mirklīt, tu vari iet pirmā izvēlēties, ok? Ja? Es vēl atpūtīšos. Man bija diezgan sarežģīts rīts. Aizkadrā. Es noskaidroju, ka mēs iesim nevis uz kaut kādu sporta pasākumu, kurā ir trenuškas vilkt, bet uz pili. Kādas trenuškas? Tev Raimonds Vējonis neiemācīja par trenuškām neko? Labi, es eju meklēt Laurim apģērbu. Es varu paņemt tev, ja, ka somiņu arī paņem? Jā. Tā ir tā patra, kuras tev iesit. Kas tur iekšā ir? Man ir problēma, jo vīrieši nodaļa ir augšā. Tas nozīmē, ka mēs brauksim uz otro stāvu. Davai, ejam ātrāk. Davai, skrienam. Mēs dodamies uz vīriešu nodaļu. Ok, mēs esam pie vīriešiem. Ziemassvētku balle. Tas nozīmē, ka var vilkt kaut ko šādu, kā man izstāsta. Man liekas, man pat labāk būtu nekā šis Laurim. Nē, man liekas, es eju vispār ne uz to virzienu, kur es vēlos būt. Es negribu, lai Lauris ir neglītākais tajā pasākumā. 30. Nu, Labi. Ņemam šīs. Man gribās, lai viņš izskatās. Nu, lai man nav ar kauns ar viņu atrasties blakus, kas ir, grūti. Es izdomāju, viss izdomāju, skatās. Mēs paņemsim 2 kreklus. Sanāk, melnais būs virsū balts. Jā! Es varētu paņemt vienkārši tādu skaistu, kā Reku Vējonis, man liekas, šeit pirka to savu uzvalku, un visu Latvijas izlasu laikam ar šita pirka basketbolu. Problēma ir tā, ka es neko nezinu par vīriešu drēbēm, vai drīkst šādi vilkt kopā vai nē. Nē, mēs iesim nevis uz klasisko stilu, bet uz tādu, tā kā tēta, bet krutā tēta. Māma ģērba tēti, ja? To stilu. Es viņam likšu no šitā tikai bikses vilkt. Ej, nost čāļi un meitenes. Šis ir amazing. Es ceru, ka būs balvas, jo es jūtu, ka esmu uzvarējis jau. Vai arī vienkārši paņemt mēteli un lai vienkārši tāds classy. Jā, šī krāsa sarkano, man liekas, ļoti labi saskan. Ok, mums vajag cepuri. Vajag. Ja nu viņam tajā dienā ir slikto matu diena, tad... Tā mums vajag kaut ko, kas saskan ar kādu no šiem apģērbiem. Mēs varam viņam paņemt. Tas ir komplekts? Tas ir komplekts. Vai arī mēs ņemam, lai rūtiņas saskan. Nu labi, šis būs labi. Lauris teica, ka viņš grib tās garās laķenes, tās garās. Labi, ak Dievs. Ja šeit būtu kāds, kas man palīdzētu, var.
Nekas, esmu strong, independent woman. Viss kārtībā, nekādas palīdzības nevajag. 43. Pirmais, ko es paskatījos, jā? Ar mēteli saskanēs. Pastās. Ko es nokatu? Es būtu zinājis, ka man šodien būs tāds sports. Es būtu savu pre-workout izdzērus. Ok, man liekas, ka mēs esam. Tātad šādi te cepurīti kopā ar šādu šālīti, lai viņam ir silts. Jo, ja nu Rīgas pilī nav apkurs, mētelis. Katram vīrietim jābūt mētelim, ja? Es redzu jautājums jūs sejās, kas ir tas? Pidžama? Nē. Tās ir bikses. Mēs ņemsim tikai bikses no šī komplekta. Jā, viņam būs šāds bikses un viņam būs 2 krekli. Melnais apakšā aiztaisīts un baltais pa virsu attaisīts. Sapratāt joku, jā? Ka tādas lietas, es domāju, apavi. Es jau gribu redzēt Lauru tajās drēbēs, man liekas, būs perfekti. Es esmu gatavs. Dāmas un kungi, es arī ieslēgšu taimeri. Es nezinu, cik sanāca ātri Ilzei, bet man sanāks iespējams vēl ātrāk. Labi, sākam. Ok, rekura. Ideāls apģērbs, ja? Šeit ir viss, ko viņa vēlējās. Tātad noslēpties līdz pat kāju apakšai, ja? Šis ir diezgan moderni, tāpēc, ka tā ir džinsu drēbe, ja? Tas ir, īstenībā dara gandrīz pie jebkā. Protams, ka mums vajag bišķiņ piedomāt tagad vēl pie augšas, ko uzvilkt tā kā pāri, ja? Paskat, ar džinsu, ar saskaņot ir mani. Tātad, mēs esam atraduši jau gandrīz lielāko daļu. Tagad iesim vēl, pameklēsim kaut ko augšiņai, drusciņu. Tā kā pa virsu vēl uzvilkt šitam, kaut gan viņš tās diezgan biezas, bet nekas, ka nosvīdīs, tad nosvīdīs dāma. Tā. Ņemsim varbūt viņai lateksa bikses. Tas nav lateks. Ādas. Jā, īstenībā varbūt, ka tā darīsim, tāpēc, ka mēs viņu mēģināsim saģērbt, tā tiešām, super stilīgi. Viņa varēs arī aizstāvēties, ja vajadzēs. Viņa varēs tā ātri, ja gadījumā kāds pie viņas lien klāt, viņa tā hops, novelk šito kedu un tā nenāc. Baigi rēcīgi īstenībā zābaki. Wow, paskatāties, kāds šitas te. Tāds papēdītis interesants. Ar viņu var arī naglas sist, ja vajag. Ar viņu var arī plaudēt, ja vajag, jā. Ja tev negribas tā kā plaukstiņas šitā smērēt, ja Ziemassvētku balē, tad tu novelc savus zābakus nost un šitā dari. Cimdiņi. Ja jau ir bikses piemeklētas šādas te, tad vajag arī kaut kādus tādus cimdus paņemt klāt. Kur vēl labāk? Ar pērlītēm, ja? Ar pērlītēm. Cik es esmu foršs, es nevaru. Brilles. Tā, paņemsim šitās te, rekur. Zābaki. Šitie izskatās jaudīgāki, varbūt drusciņi. Jā. Šitie izskatās drusciņi jaudīgāki, tāpēc, ka viņi ir ar augusto zoli. Šis ir 30. Kurš tur ir izmērs? Šito būs baigi jocīgi, ja viņa vilks pāri. Tā, pagā. Kas tās mums te ir tagad tāds? Kaut kas pietrūkst. Prasās kaut kāda tāda jaciņa, tā kā virsū tāda riktīgi. Seksī, šmeksī. Viņai vēl prasās somiņu īstenībā klāt kaut kādu, ja tā padomā. Vai kaut ko viņai ir, ko nest rokās. Ideāli. Reku šito paņemsim. Paga. Zils ar zilu. Nē. Paga. Tā. Viss. Es atradu. Viss ir. Rekur ir, draugi mīļie. Super kombinācija. Jā, vakara kleita.
Nu, dai, viss, tā, ko tur komentēt vairāk, tikai jāskatās tagad, kā tas izskatīsies, viss, kad viņi uzvilks, jā. Man jau liekas, ka šis ir jaudīgi. Tiekamies uz ģērbšanos, jā? Tiekamies. Vakar. Šeit? Wow, kādu tu man apģērbu esi izraudzījusies, paskaties. Tas nav mans, tas ir tev, piedot, jā, otrādāk. Wow! Man tev ir uzreiz pāris lietas, ko es vēlos tev pateikt. Jā, stāsti. Tāpēc, ka šis uzreiz neizskatās pēc Ziemassvētku. No šī komplekta tev ir vajadzīgs tikai bikses. Šo atstāja bikses tikai velc, jā? Crackle M, kas ir melnais, ir apakšā, baltais pa virsu, jā? Jā. Te būs double crackle, you know? Double crackle? Tas ir stils jauns. What? Labi. Trends jaunais, tik tā kā redzēju. Jā, double crackle. Un kurpis kaut kur, rekur. Nu, tu sapratīsi, kā jāvelk. Tiešām forši ļoti izskatās. Es paņēmu 39. Darēs? Man ir 42. ar pusi, kāds 39. vēl? Kāds sakars, Lauri, tu man paņēmi smaržas? Jā, tas gadījumā, ja tu sasmirsti. Testeri! Tā ir firma. Es gribu īstā. Tā ir firma Tester. Visu, ko tu redzi savā priekšā, tev ir jāvelk, jā? Man bija aizdoma, kas tev nepatīk. Nu, vienkārši tāpēc, ka jā. Tu ķipa pēc šitā to saprati? Kas? Tu uzvelc, tu redzēsi, cik tu labi izskaties. Labi. Paskaties, tu būsi netradicionāli. Būs, zini, kad mašīnām velk tos pāri tos, lai sniegs nav. Pat šīs, tas būs tādas biksēs. Jā, jā. Un viņi vēl nestaipā? Ne? Staipās. Okay, es esmu par visu padomāju. Jau de perfume, tester, panna cotta reserve. Labi, tiekamies šeit, ja? Šeit pat vados. Blin, cik es seksīgs izskatos īstenībā. Tā, tu taču atceries, ja, ka Ziemassvētku balle bija. Jā, Rīgas pilī. Kāpēc tu man atradi pidžamu? Es reāli netīšu tie teniekši. Kā es viņus uzvilkšu? Šitā, lai viņus stāvēšu? Nu, un šito apsienu apkārt, tā kā kreklu. Aizpildus mirklūdus. Karoči, tu man izsmējies, tā saprotu, pareizi? Jo es tā kā tiešām centos, lai tev būtu forši. Jā. Tā, Ilze, 3, 2, 1, aiziet. Jā. Ew, bet tu paskaties. Zini, kāds man ir vibes? No. Man tāds, es eju uz tiesu, es tev atņemšu to dzīvokli, ja? Mūsu bērniem būs dzīvoklis. Kāds sakars, tu tiešām varētu aiziet šitā uz balli? Izskatās tiešām ļoti ballīgi. Es izskatās, ka esmu tikko pamodies un man ir jāaiziet pakaļ, nezinu, omnibus pasūtījumā. Bet parādi tos kreklus. Jā, nu, tas jau bija tā īstā odziņš. Tikai otrādāk bija domāts, nu, idejas, jā. Nē, bet, ja godīgi, šitas ir diezgan stilīgi. Paskaties, reku kreklus piespiedu kārtā palika pie dibena piekabināts. Jā. Nu, man tiešām patīk, bet man liekas, ka mums vajadzētu paaicināt kādu, kurš jau īstenībā ir bijis mūsu vērtēt, ja, par apģērbu runājot. Viens no foršākajiem cilvēkiem, kas par stilu pilnīgi noteikti mācīs pateikt daudz un dikti. Laura Puncule. Vai mēs varam paaicināt Lauru šeit? Jā, mēs varam. Hello! Čau! Tā, nu? Mēs dodamies uz Ziemassvētku balli Rīgas pilī. Jā, tā ir Ziemassvētku balli Rīgas pilī. Mērķis ir, lai mūs ielaiž. Mērķis, lai jūs ielaiž. Nu, ziniet, kā ir tāda lieta, kā piemērots apģērbs notikumam. Nav dzirdēts. Jā, nu, rekurūs uz Ilzes to var redzēt, es domāju. Principā, izskatās, ka nav dzirdēts. Vispār nevienā, ne otrā? Nē, nu, ja mēs varbūt pa detaļām analizējam, varbūt kaut kādā nedaudz kaut kādās mazās detaļās, jā, piemēram, maziņā somiņā. Bet, ja mēs skatāmies kopā, tad vai balli asociējās ar pidžambiksēm? Jā, Ilze. Tas ir Ziemassvētki. Ar Ziemassvētkiem jā, bet ar balli un pili. Vai mūsu notikums ir mājās pasēdēšana ar ģimeni pie eglītes vai balle pilī? Bet iedomājieties, cik krūti būtu uz Ziemassvētku balle, pidžāma balli ar ģimeni Rīgas pilī kopā ar Edgaru. Tās būtu nice, bet vai tāds bija uzdevums? Tāds arī nebija uzdevums. Nu labi, bet, Nē, nu paga. Visu pēc kārtas, pirms par tevi parunāsim. Ar meiteli doties, tu varētu, protams, uz pašā ballē tu tāds tā kā neatrastos. Šāli tu arī novelc lūdzu meiteli un šāli, lai mēs redzam, kāds tu reāli izskatītos pašā ballē. Nu, principā no muguras skots, jā. Iedodiet man dūdas. No priekšas skaus. Nu, atzīmju ziņā tev ir -5. Nice!
Labai. Šādu tevi neielaistu ne ballē, ne pilī, principā nekur tevi neielaistu mājās. Tu varētu tāds pasēdēt, jā, ar ģimeni, bet, nu, principā nē. Runājot par Ilzi, tevi arī tādu neielaistu iekšā, jo balle un pils jau pati par sevi nosaka to, ka mēs tomēr neierodamies ādas biksēs. Nopietni? Džinsu kostīmā mēs ejam uz balli. Uz balli. Tā nav ballīte. Nav moderni. Nē, ir stilīgi. Es nesaku, ka ir slikti kopumā. Kopumā jau ir stilīgi, ir ļoti interesants risinājums. Es gribētu virsdrēbes. Tā ir virsdrēbe? Nē, tā ir. Nav virsdrēbe? Nē, tas ir papildinājums, jā. Tāpēc, lai tu nerādi visu džinsu, jā. Lai ir gliterītis, lai ir svētku sajūta bišķi. Paga, bet viņu arī, principā, neielaistu, jā? Nē, viņu neielaistu, nē, ballē viņu neielaistu, nē. Tehniski, ja mēs apspēlētu vēl tās ādas bikses un augšā nebūtu tas džins, bet būtu kaut kāds, es nezinu, gliteru krekls, jebkas vairāk svētku noskaņās, tad varbūt ielaist ar visām ādas biksēm. Bet, nu, tā kā kopumā ne, un saules brilles, nu, tā kā arī īsti telpās, vai tiešām tu telpās steigās ar saules brillēm balles laikā? Jā, nē, gan jau, ka nē. Nu, visdrīzākais, ka nē, kā elements foršs, bet, nu, tā kā nav nekāda praktiskā pielietojuma. Man patīk, ka tu, Laura, te pastrādāji ar aksesuāriem, nu, ir cimdi un somiņi un, nu, tehniski brilles. Varēja iet nedaudz citā virzienā ar auskariem, ar kaklarotām paspēlēties, tas tā kā vairāk tērpu padara svētku noskaņās. Nē, nu kopumā par pašu ideju es ieliktu 6, bet tā kā mums ir tematika, tad es ielikšu 1. Nice, pirmais. Ļoti labi atšķirīgi. Pirmais. Jā, vismaz tā, jā. Nu, te vismaz ir cerība kaut kā transformēties, lai tiktu tajā ballē. Jūs par apģērbu vai pa mani? Gan. Man ir cerība. Vārds. Nu, tātad mēs esam kārtīgi izgāzušies, ja? Nu, principā, jā, jums vajadzētu raundu 2, tīri tehniski. Tas būtu baigi labi, bet, nu, es domāju, jūs nosodīti. Un jums ir jāiet vēlreiz, jāatrod kaut kas tiešām piemērots ballē. Viens otram. Viens otram, jā. Es domāju, jūs to varat. Saprot, mums bija tik slikti, ka mums tā kā vajag speciāli šobrīd. Mums ir vasaras darbi. Jā, pilnīgi, jā. Mums ir, jā. Uz otru gadu palikāt. Nu, jā. Izlabot situāciju. Nu, labi, es iešu šitā, jā? Es jūs gaidīšu. Jā, labi. Paldies, Laura, tiekamies, jā. Kad negriežam kamerē muguru. Jā. Nu, ko teiksiet? Man patīk pašpārliecinātība, ar kādu jūs atnācāt. Tas ir vienīgais moments. -4. Un man liekas, ka ģērbšanās katram ir jāatstāj pašam savā ziņā. Tev tā liekas? Man ir tāda sajūta, jā. Nu, Lauris, principā tas, kā Lauris izskatās, tas, man liekas, ir tāds ļoti tipisks veids, kā IT čāļi, es negribu nevienu apvainot, bet IT čāļi un 50-gadīgi vīrieši dodās uz ballēm. Nu, tā kā, bet dodās uz ballēm? Bet dodās uz ballēm, jā. Nu, tā kā ir adekvāti pasākumam, bet es neteikšu, ka izskatās baigi labi, baigi nice, baigi stilīgi, baigi mūsdienīgi. Nu, tā kā bišķītiņa, nu labi, apavi es pieņemu. Es ceru, ka tu nomainītu pasākumā savus ziemas zābakus pret citiem zābakiem. Nē. Kā man sieva atrada, tā es arī velku. Jo, principā, tā kā tehniski es pat man nav iebildumi pret džemperi, bet man prasās apakšā kaut ko interesantāku, kaut ko aizraujošāku, kaut kādas, nezinu, gliterīti, kaut ko tādu jauneklīgāku. Vai ir attiecīgi, tad var atstāt bikses un augšā kaut ko jauneklīgāku, jo tagad ir tāds, nu, tu varētu iet arī uz darba interviju nopietnu kādā korporatīvā uzņēmumā, kur tev jāatstāj iespējas uz valdes locekļiem, principā. Nu, tā kā tāds ļoti tāds. Sanāk, atstāt iespējas. Slikti vienīgais. Nē, nu sanāk tu atstāt, jā, tu vienkārši izskatītos pēc cilvēka, kas ģērbjās oficiāli, adekvāti, nav pārāk aizrauc ar sevi, bet, nu, attiecīgi līdz ar to zina, ko dara, iespējams. Labi. Te, man liekas, ļoti interesanti interpretācija par ziemas pasākumu. Ja vajag, nu, ne kleitu, bet jaciņu. Jaciņu. Nē, es domāju, ka nevajag. Man ļoti patīk pati jaciņa. Man patīk tās šitās vantītas. Pati jaciņa kā tāda ir forša, bet komplektā ar kleitu, kas ir vasaras kleita, principā. Tā ir vasaras kleita?
Nu, jā. Jo es viņu gribēju pataisīt par Frozen. Nu, tā kā no Frozen to tā kaut kur par princesēm. Nu, viņi vienmēr sakot, ir ledus karaliene. Es jau biju Frozen, starp citu, kad es to gaidīju šorīt. Es neesmu redzējis to multeni, bet es pieņemu, ka tā Frozen dāma, viņa ir karaliskāka bišķītiņa. Tas jau atkarīgs no cilvēka. Nevis no apģērba. Ļoti labi. Labi. Bet, nu, te tā kā mums ir ziedu raksts, mums ir šifons, tā kleita ir ļoti plandoša. Tas ir, nu, tāds ļoti konkrēts vasaras variants, ok, pavasara varbūt vēl variants, bet tas nav ziemas variants. Un jau pati jaka, viņai jau ir nu, tās bantītas, viņai jau ir ar kaut ko sarežģīta. Un uzvilkt vēl kleitu, kur vēl ir banta citā rakstā, un vēl te ir tās, nu, mežģīnītes. Mežģīnītes, jā. Nu, ne gluži mežģīnītes, bet nu, papildus audums. Tas viss ir ļoti, ļoti sarežģīti kopā, un vienkārši neiet kopā. Bet man ļoti patīk jaciņi. Labi, bet vai šādus mūs ielaistu ballē? Ja mums Tevi ielaistu, tevi neielaistu. Nu, jā, viens. Ej, viens pats uz savu ballu. Man liekas, ka viņi arī pirmajā reizē ielaist. Domā, ka tiešām neielaist? Bet ja es novilkšu jaciņu? Nu, novelc jaciņu. Nu, pamēģini, jā. Labvakar, dāmi, jūs uz balli? Jā. Droši nāciet iekšā, jā. Redzi, ielaida. Nē, nu ielaist jau ielaistu pasākumā, bet... Nice. Nebūs ārā jāsēž, tā kā toreiz. Par zābaciņiem varbūt tāds kompliments ir. Zābakus es nomainītu pret iepriekšējiem. Šeit šie zābaki, nu, ne pa ķeksi bišķītiņi. Nu, ja mēs paanalizējam krāsu gammu kleitai un arī Ilzes matiem un visam, tad tā kā bēža zābaki, tad ir jābūt visam gaišam tēlam. Vai vismaz gaišai apakšai. Okay. Bet jebkurā gadījumā, nu, tā kā varētu labāk, jo šeit noteikti var atrast kaut ko labāku, bet ielaist šobrīd jūs ielaist pasākumā. Nu, vismaz tik tālu mēs esam tik. Vairāk man arī nevajag. Jā. Mēs pat aizno pie bāra. Jā, tur arī paliekam. Lai aizmirstu par saviem tērpiem. Jā, esam zem bāra. Jā, nu visdrīzāk, jā. Dāmas un kungi, paldies, ka skatījāties. Laura Punsula, dāmas un kungi, uztaisim aplausus viņai. Jā. Piesakojiet, Laura, kur tev sakot? Instagramā? Instagramā, jā. Labākais stilists pilsētā un Latvijā un pasaulē. Arī. Tieši tā. Galaktikā. Galaktikā, pilnīgi noteikti. Paldies, ka skatījāties šo epizodi. Mans vārds ir Lauris Zalants. Tā ir mana sieva Ilze Dobele. Mēs ejam uz balli. Jā. Nu, sieviņ, davai. Apķērbies, jā. Ārā augstu. Spietiet īkšķus uz augšu un tiekamies jau nākamajā epizodē. Čau, Laura!